Sveiciens visiem! Daudzi cilvēki mēģina noķert galdniekus, lai tie viņiem pieliek kaut kādus tur plauktiņus un tā tālāk. Galdnieki cītīgi izvairās, veiksmīgāk vai mazāk veiksmīgi. Bet cilvēki pat neiedomājas, ka viņi mierīgi var tos plauktiņus pielikt paši, pat bez iepriekšējām kaut kādām speciālām tehniskām zināšanām. Man te ienāca prātā uztaisīt rubriku Do it yourself, tas ir uztaisi pats, un parādīt, kā to ļoti vienkārši jūs varat izdarīt paši. Piemēram, pirmais tagad visvienkāršākais uztaisīt un pielikt pie sienas plauktiņu. Davai sākam. Tātad pirmais solis - aizbraukt uz veikalu. Tad vispirms ir jāizvēlas plaukts. Plaukti ir gatavā veidā, daudz dažādās krāsās, izmēros, pēc sirds patikas var izvēlēties. Mēs paņemsim, piemēram, šādu. Un maksā viņš arī neko mazāk nekā cigarešu paciņu. Plaukts mums ir. Pēc tam nākošais ir izvēlēties plauktu turētājus. Tie arī ir visdažādākie un arī dažādās krāsās. Mēs paņemsim šādus te, lai smukāk. Un kā trešo pozīciju mums vajag 4 skrūvītes. Skrūvītes nedrīkst būt garākas par plaukta biezumu. Tā kā plaukts ir 16 mm, tad mums arī skrūvītes ir vajadzīgas 16 mm biežas. Piemēram, šīs te 3,5 x 16. Esam laimīgi atgriezušies, un mums ir plaukts, 2 plauktu turētāji un 4 skrūvītes. Nākošais solis, kas mums ir jāizdara, ir jāpieliek šie plauktu turētāji, jāpieskrūvē pie paša plaukta. Lai to izdarītu, vispirms ir jāatzīmē, kur viņi ir jāskrūvē. Tātad ņemam metramēru un zīmējam 2 līnijas. Pēc tam izmēram, kādā attālumā no malas mums vajag skrūvju caurumus. To mēs darām šādi. Tā tad ir 30 mm un 111 mm. Pārbaudam otram plauktu turētājam. Tieši tas pats 30 un 111 mm. Tātad tieši šo attālumu arī zīmējam uz paša plaukta. Atliek tikai ar īlenu atzīmēt caurumu vietas. Un var skrūvēt skrūvis klāt, un plaukts būs gatavs. Bet gadījumā, ja kādam nav piemēram, leņķīša nav pat metramēra, arī tad var mierīgi to visu izdarīt. Tūlīt parādīšu, kā. Šī gadījumā, ja nav metramēra un ja nav pat leņķīša, tad mums pietiks, piemēram, tikai ar kaut vai baltu papīra lapu. Mēs viņu salokam uz pusēm. Lapai pat nav jābūt baltai. Mēs viņu salokam uz pusēm. Pieliekam tā, lai salokam labi, vēlreiz uz pusēm smukāk būs šī gadījumā. Bet varam nelocīt. Tas mums ir attālums, kādā būs plauktu turētāja. Pieliekam viņu tā, lai ir pa nulēm, un liekam blakus plauktu turētāju, lai viņš atdurās pret papīru. Un tāpat šeit pieliekam kaut vai telefonu. Pieliekam. Un viss ir atdūries. Vienā pusē ir atdūries un otrā pusē. Viss. Tur stāv. Zīmols jau katram būs. Atzīmējam. Kur mums ir paredzēts
kur mums ir paredzēts skrūvju vietas. Un tieši tāpat daram otrā pusē. Un volā mums ir 4 potenciālie skrūvju caurumi. Ja jums nav īlēns, būtībā var paņemt jebkuru asu priekšmetu, kaut kādu nazi, man gan nav, bet paurbināt caurumus ar viņu. Tas ir vienkārši sākuma caurums, kur atzīmēt. Un viss tagad palika tikai darbiņš pieskrūvēt plauktu turētājs pie plaukta. Var skrūvēt ar elektrisko skrūvmašīnu, bet mēs tā kā ņemam vērā, ka šī pamācība ir cilvēkiem, kuriem mājās nav nekā tāda specifiska, tad vienkārši ar rokām. Un lūk, šādā veidā mēs dažu minūšu laikā esam tikuši klāt pie skaista plauktiņa, ko karināt pie sienas. Nākošajā video parādīšu, kā to izdarīt, piekārt pie sienas plauktiņa. Atceries, viss ir tavās rokās.